Ja cilvēkam ir mielopātija, tad cilvēkam jau ir muguras smadzeņu bojājums, tad ārstēšanas pamata uzdevums ir šo te bojājošo faktoru novērst. Tātad, ja muguras smadzenes ir saspiestas un ir mielopātija, tad ārstu uzdevums ir pārtraukt šo bojājumu, lai bojājums neprogresē, lai cilvēkam mielopātija, kas šobrīd varbūt ir viegla, tātad bojājums ir neliels, lai viņš neprogresētu un nekļūtu liels. Ja? Tātad bieži vien šiem cilvēkiem, kuriem mēs operējam arī mugurkaula kakla daļu dēļ mielopātijas, viņam uzdod jautājums: doktori, bet vai šī mielopātija pāries? Atbilde ir nē. Primāri mēs taisam jums operāciju priekš tam, lai jums nepaliktu sliktāk. Tas ir uzdevums numur 1. Mēs novēršam muguras smadzeņu bojājumu. Bet, protams, ka tad, kad mēs novēršam muguras smadzeņu bojājumu, parasti paliek arī labāk. Mēs nevaram gan to cilvēkam absolūti apsolīt, bet tas ir saistīts ar to, ka tad, kad muguras smadzenes ir saspiestas, tad kaut kāda daļa muguras smadzeņu ir neatgriezeniski bojāta, tātad mēs to vairs nevaram atgriezt, šis bojājums paliks, bet kāda no muguras smadzeņu daļām ir tādā ciešanu stāvoklī, viņa nefunkcionē pilnvērtīgi, bet ja mēs novēršam šo te saspiedumu faktoru, tad šī smadzeņu daļa var atjaunoties. Tātad es atkārtošos, muguras smadzenēm pie saspieduma praktiski vienmēr ir atgriezeniski bojātā daļa, tātad tas atjaunosies, tā daļa atjaunosies noņemot saspiedumu un ir neatgriezeniski bojāta daļa, kura saspiedumu noņemot neatjaunosies, bet vismaz mēs paglābsim šīs muguras smadzenes no turpmāka bojājuma.